mazliet par mani. Strādāju Intijā jau 15 gadus. Esmu vadošā pedagoģiskā dizaina eksperta, lai kā tas arī izklausītos, ko tas nozīmē. Daru visu vairāk, kā vakar paskaitīju, vairāk kā 200 kursus ir izgājuši caur manām rokām un smadzenēm. Es pat domāju, ka vēl drusciņ vairāk, bet 200 bija tas daudzums, ko es tā kā varēju ielikt kaut kādos ciparos. Backgrounds man ir izglītība biznesā, finansē, sociāla antropoloģijā. Plašu profilu speciālists tieši tā. Es vakardien lasot izlasīju astroloģiju un pat nenobrīdījos, Man ir, kur tiekties. Okay, ko es šodien jums pastāstīšu? Pastāstīšu par Intejā jauno produktu, kuru mēs nu pat kā attīstījām. Pastāstīšu jums, kā mēs līdz tam nokļuvām. Vispirms es par sevi pastāstīju mazliet par jums, vai jūsu uzņēmumā, cik no jums ir mācības, paceliet lūdzu rokas. Super, vai jums ir mācību platforma? Un vai jūs paši, nevis kā uzņēmums, bet jūs šie te individuālie cilvēki, kas jūs esat, vai jūs paši veidojat apmācības, rakstat, taisat? Labi, tad es jūtu, ka jūs iespējams saredzēsiet mazliet kaut kur to sevi tajās lietās, par ko es runāšu. Tātad, kā mēs līdz tam nokļuvām, līdz šim te jauniem produktam, es pakāpšos dažus soļus atpakaļ, ko tad Intejā dara. Intejā līdz šim darbojās kā pilna cikla aģentūra. Ko tas nozīmē? Mēs aizējam pie klienta, noskaidrojam, kur ir sāpe, kur ir vajadzība, par ko ir vajadzīgas e-apmācības. Mēs noskaidrojam auditoriju, mēs noskaidrojam, kādi ir šie cilvēki, kuri ir satura turētāji, kuri tiks apmācīti, ko viņi ir gatavi, nav gatavi mācīties, kādā veidā, kādas ir biznesa vajadzības, kādas ir mācību vajadzības, kur ir sāpe auditorijai, kur ir sāpe SMEs, kur ir sāpe biznesam. Mēs to visu noskaidrojam kopā ar klienta pārstāvjiem, kas nu kurā reizē ir. Dažreiz tie ir mācību departamenta cilvēki, dažreiz tie ir projektu vadītāji, dažreiz tie ir produktu vadītāji. Mēs izdomājam kopā, ko mēs darīsim, kā mēs šo risināsim, kā mums to panākt, cik ir budžets, cik ir laiks, cik ir dažreiz ir vajadzība pēc kaut kā ļoti pārsteidzoša un tāda liela. Un visu šo te noskaidrojam, izdomājam, labi, mēs darīsim to, dodiet mums savus materiālus. Kas ir materiāli? Jebkas parasti. Tās var būt milzīgi dokumentu čupas. Tās arī ir bijušas dažreiz fiziskas milzīgas dokumentu čupas. Tie var būt video, tie var būt ieraksti no klientu apkalpošanām. Tās var būt intervijas ar darbiniekiem. Dažreiz tās ir intervijas ar darbiniekiem, ko mēs veicam, teiksim, ar top darbiniekiem. Dažreiz tie ir eksperti, kurus mums iedod nointervēt, dažreiz tās ir prezentācijas, tas var būt pilnīgi jebkas. Mēs esam tie, kas rokas tam cauri, darbojamies, tad mēs izstrādājam saturu, izstrādājam dizainu, kuru esam gatavi pielāgot līdz sīkākiem pikselim, līdz līnijām, līdz pilnīgi visam. Izstrādājam interakcijas, kuras esam gatavi pielāgot un, principā, jebkas ir diskutējums. Kas notika laika gaitā? Laika gaitā parādījās dažādas citas vajadzības, kuras pilnīgi noteikti neietilpst šajā standarta procesā. Teiksim, mums ir saturs, mums nav laika. Vispār nav laika taisīt mācības vajadzēja vakar. Bet rekur prezentācijas mums ir, laika nav. Vai mums vajag mācības, mums nav budžeta. Bet arī deg. Vai mums mācības vajadzēja vakar, viss tā kā ir, nav cilvēku, vai nāk gada beigas, mums ir gada beigās jāsasteidz, ir nauda, bet vienkārši nav roku, kas to dara. Un uz visām šīm te problēmām mēs līdz šim, protams, mēs centāmies atbildēt, bet uz mūsu standarta procesu aizņēma kā minimums 3 mēnešus uztaisīt e-mācības. Biežiem vairāk, 3 līdz 6 mēneši, tas tāds standarts atkarībā no apjoma. Un skatoties uz šīm te vajadzībām, mēs sapratām, ka ir niša, un mēs varam, mums vienkārši ir jāpamaina process mūsu pusē un process klienta pusē. Un ja mēs tā izdarām, tad viss ir sasniedzams, viss ir izdarāms. Ko mēs uztaisījām? Mēs uztaisījām, izveidojām produktu, kuru mēs nosaucām par Quiks. Principā, ko tas nozīmē? Sākums ir ļoti līdzīgs. Jūs pasakat vajadzību, bet vajadzība
Šajā gadījumā saprotot to, ka tas, ko mēs izdarīsim, tomēr ir limitēts. Vajadzība ir, mums nav laika, vajadzība ir, mums ir ļoti milzīgs apjoms, kuru vajag ļoti ātri, vajadzība ir, mums nav naudas, bet vajag mācības. Mēs iedodam klientam saturā veidni, kā šis saturs ir mums jāpiegādā. Saturu ievedat veidnē jūsu pusē, vai tie ir eksperti, vai tas ir projekta vadītājs, vai e-departamenta vadītājs, tas mums vispār nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka saturs, ko mēs iegūstam, mēs savā pusē viņam nerokamies cauri, ka tā rakšanās jau ir izdarīta. Protams, mēs pastāstam par to, ka tas, kā tas izskatīsies un visas interakcijas ir limitētas, bet jūs iedodat mums savas dizaina vadlīnijas. Mēs atbilstoši šīm vadlīnijām uztaisam ļoti konkrētu produktu, kuram ir, teiksim tā, kur nevar diskutēt par sīkumiem. Var diskutēt par to, kādus mēdījus mēs liekam klāt, vai kādus mācību elementus mēs izmantojam vairāk vai mazāk, bet ne tā, ka mēs tiešām varam skatīt katru ekrānu un diskutēt par to, ko mēs redzam, kur tas atrodas, kā izskatās bildes un tam līdzīgi. Jūs pārbaudat, atsūtat labojumus, mēs izlabojam. Viss. Tas ir palaists. Šeit, protams, ir atkarīgs no tā, kādas, kurā organizācijā ir vajadzības ar to, ka ir jāaiziet kaut kādas papildu pārbaudas. Bet šis produkts pavisam noteikti nedara tad, ja mēs zinām, ka tajā brīdī, kad mums ir kurs, mēs viņu rādīsim vēl valdei, vēl mārketingam, vēl 4 dažādiem departamentiem, kuriem ir jāpasaka savs rezultāts, savs galavārds. Nē, šis šajā gadījumā nederēs. Šis dara tad, ja visas tās pārbaudas ir notikušas iepriekš satura fāzē. Ja tas viss ir noticis, ja tas viss ir pārbaudīts, tad šis der. Mēs ņemam, daram gatavs. Mēs esam izdalījuši 3 līmeņus, kuriem var visu kaut ko likt klāt. Tur es negribu iet sīkumos, bet princips ir tāds, ka ir... To līmeni principā definē minūtes, mācību minūtes, kādi ir, cik ir tādi redzami ekrāni, kas, protams, nav tur intro, outro, viss tas, bet satura ekrāni, cik ir pašpārbaudas jautājumi vai cik ir vārdi. Protams, saprotot, ka katram klientam, katram projektam atšķirās tas, vai tas ir vārdu skaits, vai tās ir minūtes, vai kas tas ir, kas nosaka. Dažreiz tas ir mēdījis, kas nosaka to, cik tur būs tas apjoms. Bet princips ir tāds, ka jūs, paskatoties uz savu saturu, jūs redzat, ko jums vajag. Jūs ieraugat šeit, un tas ir rāmis. Tas ir rāmis, par kuru mēs, protams, varam runāt, mēs varam diskutēt par to, kur pavalkam šis ir mazāk, šis ir mazliet vairāk. Ok, tas vēl aizvien ir šis līmenis. Un, ko tas mums ļauj? Tas mums ļauj optimizēt resursus un piegādes datumus gan mūsu pusē, jo mēs vairs nenodarbojamies ar tekstu radīšanu, ar vizuālo detaļu radīšanu. Mēs diezgan daudz strādātu ar veidnēm, kas nozīmē, ka ir nodefinēts pirms tam, kas ir, kas nav iespējams izkārtojuma ziņā, kas nav iespējams interakcijas ziņā. Un tas arī jums īstenībā ļauj optimizēt resursus, ja jūs varat projektu sākumā pateikt, tā šeit ir datums, kurā es to sūtu Intejā. Šajā datumā saturam ir jābūt gatavam, un mēs viņam vairs neskaramies klāt. Līdz šim datumam viss saturs tiek izmuļļāts šurpu turpu, visas diskusijas notiek pirms tam. Projekta sākuma datums ir šis, ka tas viss jau ir izdarīts, tas mājas darbiņš mūsu pusē. Ko mums tas ļauj darīt, ir tajā pašā, un jums tajā pašā laika posmā izdarīt vairāk. Ja līdz šim tāda projekta standarta laiks bija 3-4 mēneši, tagad mēs 3-4 mēnešos varam iespiest 8 mazus kursiņus vai 10 mazus kursiņus, atkarībā no tā, cik gatavs ir saturs, no tā, vai jums ir fotobanka vai dizaina vadlīnijas vai pašiem savu vizuālajie materiāli. Tas ļauj ļoti optimizēt to piegādi un sasniegt to 80% rezultātu, kas bieži vien ir tas vajadzīgais rezultāts, kas izpilda mērķi, kur varbūt nav
tas salūts beigās, vai kur nav tāds kaut kāda pārsteiguma efekts, ka šis ir kaut kas super inovatīvs. Nē, ja mērķis ir uztaisīt mācības, kuras ir nepieciešams, tad tas ir tas 80% mērķis, kuru mēs sasniedzam ar 20% savu resursu, un jūs attiecīgi arī ar 20% sava resursa, jo jūs dabūnat gan daudz mazāk iesaistīties procesā, jo process ir cits, gan, protams, finanšu resursi. Domājot par šo visu, attīstot šo produktu, mēs domājam, labi, ko mēs varam optimizēt. Kādas ir mūsdienu optimizācijas iespējas, mūsu rīki, ar kuriem mēs strādājam, arī ļoti reklamē mākslīgo intelektu un to, ka tagad tās un šīs lietas var automatizēt, tās un šīs lietas ir pieejamas ātrāk, lētāk, turklāt ar visiem gan teksta, gan attēlu izmantošanu un dažādiem mākslīgā intelekta mēdīju palīdzību. Ir tā sajūta, ka jā, mēs varam vairāk. Sapratām to, ka sapratām divas lietas. Viena lieta, jā, var izdarīt vairāk, bet tas viss ļoti paļaujās tomēr uz to, ka tur būs cilvēku pieskāriens un ka tur būs tas eksperts, kurš darbojas ar šo mākslīgā intelekta rīku, kurš ieraudzīs, kāpēc tas nedara, teiksim, vizuālām bildēm. Tās bieži vien ir gaismas, kas nesakrīt, vai tonis, kas nesakrīt līdz galam. Vai mums bija tagad viens klients, kur ir pateikts, ka ir jābūt, protams, dažādu rasu, dažādu dzimumu cilvēkiem, bet viņi nedrīkst skatīties kamerā un smaidīt. Mēs nedrīkstam izmantot bildes, kur tā kā skaidri skatās kamerā un smaida, tā kā portreta foto. Un tad es mēģināju ģenerēt, kādi tad būtu attēli, ko man iedod mākslīgais intelekts. Un tad, kad es viņam iedevu visu un nodefinēju, kādas man vajag šīs bildes, protams, visas bija ar pagrieztām sejām, ļoti smaidīgi skata kamerā un saka, nē, viņam ir jāskatās prom no kameras. Un tad viņi tās sejas tā pagriezās, šitā te viss pagriezās. Tā ir kā šķielēta mazliet uz to kameru. Tā, ka līdz galam nesaprot tas mākslīgais intelekts. Bet mums vajadzēja izmēģināt, cik tad daudz var, cik nevar ar mākslīgo intelektu palīdzību izdarīt, un cik daudz var un nevar izdarīt ar tieši šo produktu pieeju. Kad mēs definējam, ka mēs mēģinām ļoti, ļoti efektīvi maz stundās to visu izdarīt. Ko mēs radījām? Mēs radījām savu mākslīgā intelekta kursu. Mums tas nozīmēja to, ka mēs mēģinājām visus tekstus radīt ar mākslīgā intelekta palīdzību. Principā visi teksti ir mākslīgā intelekta radīti. Mēs esam tikai viņus uzfrišinājuši tā, lai nesalaustu to, ka mēs varam pateikt, ka visi teksti ir mākslīgā intelekta radīti. Attēlus, kur varēja, nevarēja, protams, bet tas rīks arī ir ar iešūtu mākslīgā intelekta palīdzību, kurš varēja mums palīdzēt tik daudz, ka viņš piedāvāja struktūru. Tā kā jā, mums ir savs kurs par mākslīgo intelektu, kas tas ir, kā ar to rīkoties. Šis kurs arī tiks jums visiem nosūtīts, tas ir brīvpieejā pieejams. Mēs pavadījām 3 nedēļas strādājot pie šī kursa. Mazliet arī tā kā saprotot, kur mēs ejam, kur mēs neejam, ko mēs vēl darām, ko mēs vēl nedarām, attīstot to produktu. Bet principā viss tas no sākuma līdz beigām aizņēma 3 nedēļas, un viņš ir liels. Tie nav 10 ekrāni, tie ir tuvāk 30-40 ekrāniem. Un apmēram 50 darba stundas mūsu viss cikls kopā. Tā ka tās darba stundas ir tā ievērojami mazāk nekā jebkas cits, ko mēs citā veidā radām. Tātad process būtu tāds, ka jūs izvēlaties to savu līmeni, aizpildat mūsu satura veidni, kuru mēs piegādājam jums, kas nosaka to, kā ir jāizskatās saturam, un tur arī tad eksperti vai projektu vadītāji tur vada visu iekšā, lai tas, ko mēs savukārt dabūnam, lai mums nav jautājumu vairs par to, kas ir kas. Sniedzat vizuālās vadlīnijas, ja jums tādas ir, ja jums tādas nav. Mēs vienojamies par to, kas tas ir, ko mēs izmantojam par pamatu, un jūs pieņemat kursu. Laika gaitā, tā kā skatoties uz to, ko mēs esam attīstījuši, kas ir tas produkts, ko mēs esam radījuši, redzot tās stundas, redzot izmaksas, redzot visu procesu,
mēs sapratām, ka mums tāda kursa jau ir, ka mēs to jau esam darījuši. Un iespējams, ka tas, ka mēs sapratām, ka mēs to jau esam darījuši, mums ļāva vispār uz to paskatīties kā uz reāli izdarāmu pasākumu. Ļāva mums sev arī nodefinēt tās stundas un to laiku, kurā tas ir iespējams. Jo mēs zinām, ka mēs to esam izdarījuši, un tas tiešām ir iespējams. Nevis tā ir kaut kāda matemātiska ciparu aprēķins, kas neņem cilvēku faktoru vērā. Un te, viens no piemēriem ir Elshop, kam mēs piegādājām dažādu produktu mācības, dažādām vajadzībām veikalos, ko viņi dod skolu pārdevējiem. Un viņas ir ļoti vienkāršas, ļoti definētas tajā, kā tās izskatās un kā tās var izskatīties. Un šeit ir daži piemēri par to, kā tas izskatās. Un tas bija viens no piemēriem, kur mēs arī uztaisījām vairākus 10, jo tā bija viena no viņu vajadzībām. Viņiem vajadzēja ļoti daudz, ļoti ātri, neko pārāk pārsteidzošu, bet mācības vajadzēja vakar. Un šie te nosacījumi ļauj mums pateikt, labi, produkts būs vienkāršs, viņš būs ātrs, gatavs, glīts, nekas super pārsteidzošs dizainā, nekāds jaunākais dizains, bet vienkārši glīti. Būs labi. Tas ir tas, ko mēs piegādājām. Vēl viens tāds piemērs, kas atbilst visiem šiem kritērijiem, bija Latvijas pasta mācības, kur arī viņi atnāca ar vajadzību, ka vajag daudzas nelielas mācības par vienkāršām tēmām. Viss saturs ir prezentācijās, ņemat, darat, vienkārši vajag ļoti ātri. Un tad bija par vairākām tēmām bija mācības, kuras mēs visus uztaisījām. Te nevar redzēt, bet vertikālā formā visas izskatās ļoti līdzīgi, ļoti definēts saturs, ļoti definēts, kā izskatās, bet piegādājām arī es negribu samalot, bet man liekas, ka 3 mēnešu laikā piegādājām 11 mācībām. Tā, un tas arī mums liek domāt, ka tas ir iespējams. Tā kā mūsu to produkta lapu jums nosūtīs visiem, kas ir šeit klātesošie, un nosūtīsim arī tās mūsu AI mācības, kuras tad droši vien e-pastā būs aprakstīts vairāk, ko ar tām var darīt. Jūs noteikti varat arī tās dabūt sev atsevišķi, pārkrāsot savu uzņēmumu vajadzībām, ja tas ir nepieciešams. Ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet. Ja nav, tad paldies!